Tagad mēs atrodamies Oskara Kalpakas tiltā. Viens no visvecākajiem Liepājas un Latvijas metāla konstrukcijas tiltām tehnikas piemineklis ir Oskara Kalpaka tilts. Tilts būvēts pēc franču arhitekta Aleksandra Gustava Eifela skicēs. Tilts bija bojāts vairākas reizes. Oskara Kalpaka tilts veidots no divām identiskām izgriežamām fermām, kuras tiek pagrieztas par 90 grādiem katra uz savu pusi. Tilta izgriešana bija paredzēta ar elektromotoru vai vinčas palīdzību un aizņema 4–5 minūtes. Vācijā dzīvošais arhitekts Vilhelms Neimanis laika posmā no 1878. gadam līdz 1895. gadam bija Daugavpils pilsētas galvenais arhitekts. Kamēr Vilhelms Neimanis bija šajā amatā, tika ielikti pamati Daugavpils Jaunavas Marijas bezvainīgas ieņemšanas Romas katoļu baznīcai. Tā tika pabeigta 1905. gadā pēc Vilhelma Neimaņa plānojuma. Baznīca ir eklektiska laika piemineklis. Tā ir Kiegaļu celtne ar kaltu akmeņu pamatu. Starp diviem augstiem torņiem ir augsts zelmenis, kurā atrodas liela Jaunavas Marijas statuja, kurai par godu baznīcai dots nosaukums. Splendid Palace ir pirmā kinomāja, kas būvēta uz vācu baroneses zemes. Splendid Palace vienmēr izcelas ar izcilu filmu programmu. Te demonstrē filmas, kurus guvušas balvas Eiropas kinofestivālos. Tāpēc var teikt, ka Eiropa kino Latvijā ir ienācies tieši caur šo vietu un dzīvo šeit joprojām. Te notiek Itālijas kino dienas un slavenas Berlīnes kinofestivāls Berlināle. Šogad šeit tiks pasniegta Eiropas kino liela balva par mūža ieguldījumu, kas ir līdzīga amerikāņu Oskaram. Splendid Palace ir uzņemta Eiropas kino asociācija, Eiropas Cinema. Joprojām kino ir saglabāts autentiskais interjers.